Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā izveidot video CV. Ļoti laba ideja ir izveidot video CV, lai potenciālais darba devējs varētu iepazīties ar jums pirms intervijas. Tas uzlabos jūsu redzes iegūto darbu, ko jūs patiešām vēlaties. Kā to izdarīt? Izmantojiet savu vietālruni. Varat ierakstīt sevi, izmantojot statīvu, vai palūgt draugumu jūs ierakstīt, bet centieties, lai kamera vai tālrunis būtu nekustīgs. Skatieties tieši uz kameru un nostājieties pavisam tuvu, lai nodrošinātu labu skaņas kvalitāti. Cik garam jābūt ierakstam, mēs iesakām neilgāku par 1 minūti. Pirms sākās ierakstīšana, izvēlēties klusu vietu, kur filmēt. Videoklipas fonam varat izmantot baltu vai gaišu sienu. Tādējādi būsiet pārliecināts, ka videoklips būs skaidrs un viegli uztverams. Centieties iegūt pēc iespējas vairāk gaismas, un aiz jums nedrīkst būt logs. Tālāk jums jānosaka tonis atbilstoši mērķa auditorijai. Piemēram, ja piesakāties darba jaunu uzņēmuma vidē, iespējams vēlēsies ģērbties neformālāk, vienlaikus saglabājot profesionalitāti. Tagad jums ir jāsagatavo, ko tieši gatavojat teikt rakstiski. To sauc par videoklipa sižetplāna izveidi. Mēs iesakām izveidot 4 galvenās sižetplāna daļas. Vispirms iepazīstināt ar sevi, norādīt savu vārdu uzvārdu, vecumu, valsti un valstspiederību. Otrkārt, paskaidrojiet savu izvēlēto profesiju, raksturojiet savu darba pieredzi un uzņēmumu, kurā esat strādājis. Treškārt, raksturojiet savas izglītības un apmācības laikā iegūtās tehniskās prasmes un to, kā šīs prasmes var noderēt nākamajam darba devējam. Visbeidzot, izceliet savas labākās īpašības un iemeslus, kāpēc uzņēmumam vajadzētu pieņemt jūs darbā. Runājiet skaidri, nesteidzieties, izrunājiet vārdus, izrādiet entuziasmu un smaidiet. Kad esat pabeidzis, saglabājiet video failu kā AVI, MP4, MOV vai FLV. Tieši mākonī vai nosūtiet to uz datoru, izmantojot e-pastu, vai mēs pārsūtām. Parādiet savu video draugiem, ģimenei un pedagogiem. Lūdziet viņus atsauksmes un esiet gatavi veikt izmaiņas un filmēt vairākas reizes, līdz viss būs perfekts. Kad esat noskatījies šo pamācību, izmēģiniet interaktīvo mācību uzdevumu. Tas palīdzēs jums gūt gautru, pastāvīgu mācību pieredzi. Kad esat pabeiguši vai sadalījāt savas atbildības, ar Papī komandu sagatavojiet atbilžu, paraugiem un norādījumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, vienmēr var sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Papī prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Papī partneriem, nosūtot ziņu, izmantojot Papī Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Papī YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Papī tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Papī resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām. Veiksmi un jautru darbu, gatavojot savu video CV.